Basketbols Latvijā ir kļuvis ļoti populārs, un gandrīz katra sporta skola var lepoties ar simtiem jauniešu, kuri sapņo kādu dienu kļūt par profesionāliem basketbolistiem. Arī basketbola kultūra Latvijā ir ievērojami augusi, un kopumā pieaug daudz talantīgu spēlētāju skaits. Tomēr rodas jautājums, vai Latvija pilnībā izmanto savu potenciālu basketbola zvaigžņu attīstībā. Jau ilgstoši Latvija ir bijis nozīmīgs spēlētājs pat pasaules basketbola līmenī. Taču daudz talantu izvēlas pilnīgoties ārzemēs. Kāpēc? Kā pirmā atbilde nāk prātā neproduktīvie treniņi sporta skolās. Visi zinām, ka tur brīžiem trenējas pat 20, pat 30 audzēkņu uz vienu treneri. Turklāt ļoti bieži sporta skolu treneri ir pret papildus individuālajiem treniņiem. Savukārt ārzemju skolās individuālie treniņi ir obligāti. Šie faktori noteikti skaidro, kāpēc jaunie spēlētāji izvēlas doties prom. Vēl viena problēma ir treneru neizglītotība. Latvijā ir gudri, harizmātiski, tiešām izcili treneri, taču to ir maz. Lielai daļai trūkst augstākās izglītības, certifikācija. Valsts kvalitātes dienests ignorē šo problēmu, baidoties no treneru trūkuma. Taču ko mēs apdraudam? Protams, ka mūsu jauniešus. Latvija ir maza valsts ar ierobežotiem resursiem. Lai efektīvi attīstītu basketbolu, visiem būtu jāstrādā kopā. Jauniešiem nevajadzētu doties prom uz viduvēja līmeņa ārzemju skolām jau 14-15 gadu vecumā. Atbildīgajām ministrijām būtu jāizstrādā finansējuma modeļi sportam un sporta infrastruktūrai. Un skaidrs, kā ar labākiem finanšu nosacījumiem pieaug kvalificētu labu treneru skaits. Un treneriem jāveido ciešāka sadarbība ar individuālo treniņu organizatoriem. Novērtējot, kuram jaunietim tas būtu nepieciešams, kuram mazāk. Vienmēr sakot, visiem būtu jāstrādā kopā, lai mēs Latvijas basketbolā spētu izmantot savas iespējas. Pašreiz tas diemžēl nenotiek.